un vārds. Tieši beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds. Čau visiem! Beats un vārds sadarbībā ar Tuborg. 3. sezona ir atpakaļ jūsu ekrānos, telefonos un visur citur. Meklējiet EHRFM un Hiphops LV YouTube kanālā. Un pie manis šodien ir ciemos, kā jau katru reizi es te neesmu viens, protams, Amanido. Jau, Sēne, ēkā, Sēne šeit, beidzot. Sēne šeit, Sēne tur. Sēne visur, kur. Sēne visur, kur. Es tev, kad aicināju, mēs, kad sarunājam šo tikšanos, ja, tu man teici, ka tu šodien lido kaut kur prom. Jā, es šodien dodos uz Somiju, kur es jau dzīvoju kopš augusta. Mēs dzīvojam kopā ar manu līgavu, un viņi mācās tagad Somijā, bet mēs meklējam tagad skolas Latvijā, kur viņi var apgūt video filmēšanu un tieši filmu režiju, un plānojam pārvākties atpakaļ uz Latviju. Cik pieņem tu strādā tur? Pagaidām es strādāju pie Mūzona šobrīd, mostly. Okay. Es iepriekš strādāju kaut kādu gadu atpakaļ, bet tagad es esmu pārsvarā tikai pie Mūzona no koncīšiem pelnu. Jo man liekas, ka Somija, jā. Somija nav tā, man liekas, lētākā valsts vispār, kur dzīvot. Bet mums vienkārši diezgan izdevīgi sanāk, jo par cik viņa mācās, tad viņai dod pabalstus valsts, un tad nomaksā arī īri dzīvoklim un visādas tādas lietiņas. Un, piemēram, ja es ietu strādāt, tad tieši to pabalstu noņemtu nost. Tā kā, jā, tāda situācija. Skaidrs, jābrauc mācīties uz Somiju. Skrīveros, kad pēdējo reizi bija? Skrīveros pēdējo reizi biju, man liekas, ka vasarā. Nē, pavasarī pagājušajā. Es skatījos 371 ar Bruno interviju. Un jā, es nezināju, ka tu no Skrīveriem nāc. Jā, tā es nāku no Cēsīm, piedzimu Valmierā, nāku no Cēsīm Kārļiem, bet es pārvācos uz Skrīveriem. Ilgu laiku padzīvoju arī tur, jā. Jā, jo es tur esmu bijis ieklīdis šādi tad, jo man tur māsīts ar vīru dzīvoja. Nu jā, es tur biju bijis pa pēdējiem gadiem kādas reizes 5 es tur esmu bijis, un ja man bija tur stāsts tieši pa Skrīveriem, ja tu paskatījies, nezinu, vai tu esi redzējis ar Ozolu, mums bija arī Beats un vārds, un es tur pastāstīju vienu stāstu, es tagad vēlreiz nestāstīšu, bet jā, tas stāsts bija par to, kā es tur vienreiz ar laivā Instagram pliku dirsu smilšu čupā uz galvu viņas lietas, tā kā man Skrīveri ļoti tā kā, ir sirdī arī. Ar labām atmiņām. Labām atmiņām, jā, tas bija super labas atmiņas. Jo. Ja pareizāk sakot, nebūtu video, nebūtu ticējis. Jā, Skrīveros viss kaut kas interesants notiek. Es tā sapratu. 3 veikali arī tur tagad ir. Jā. Tie paši. Kurā galā sanāk tu dzīvoji, jo man liekas Skrīveri aiz sliedēm, tā kā Daugavas pusē un vēl otrā pusē, tur vairāk privāti tāds. Es dabūju padzīvot visos galos, es dabūju padzīvot vienā galā, es dabūju padzīvot otrā galā un es dabūju arī padzīvot centrā vairāk, tuvāk veikaliem. Katram galam arī savs tas vibes un savi cilvēki un kaut savādāka mentalitāte. Un tur ir tā, ka viena puse karo pret otru pusi, tur džeki gangsterus mētā. Kā jau, man liekas, visos tādos. Jā. Bet Skrīveri, jā, tur tas gals, man, cik zināms, ir, jā, ir tādi rajoni. Pieņems, ka Skrīveri arī varētu būt no tās pašas sortes, ja? Pretty much, jā. Pirmā lieta, ko es tev gribēju uzprasīt, Anša Palādījuma koncerts. 3 reizes gandrīz, teiksim, 3 izpārdoti koncerti, vai ne? Un tu tur grozījies pa skatuvi, teiksim, tā uzstājies. Un kā tu līdz tam nonāci? Un kādas bija tavas sajūtas
tik lielai auditorijai, nu tā ir liela auditorija, vairāk kā štuka cilvēku. Un jautājums vēl, vai tu esi lielākai vai auditorijai uzstājies? Tā bija vislielākā auditorija, kurai es līdz šim esmu uzstājies, bet pieredze bija tiešām fantastiska. Un kā es nonācu līdz tam, bija tas, ka mēs bijām aizbraukuši uz Straumes festivālu. Un mēs sākumā plānojām braukt prom kaut kādos 11, 12, bet tad es uzzināju, ka Brīvruna projekts rīko naktī tās freestyle darbnīcas, kur tā kā mēs varējām maukt pie miķīša un freestylot uz beatiem. Un mēs izdomājām palikt. Tad mēs pafreestylojām bišķi ar reperiem. Un tad kaut kādos, man liekas, ka 4 vai 5 no rīta pie manis pienāca Līva. Viņa pasauca mani uzpīpēt, mēs aizgājām uzpīpēt, un tad viņa pateica, ka Ancis paskatījās tavus batlus, un viņam ļoti patīk tava balss, un viņš domā, ka tu esi ļoti atbilstošs priekš viņa tieši uz skatuves kā back-vokālists. Un tā arī tas kontakts izveidojās, un tad jau tālāk bija mēģinājumi, un pēc tam jau bija visi koncerti. Bija ļoti krūti. Un sajūtas, es teiktu tā, ka pirmais koncerts bija tāds iesildošais priekš manis, jo es nekad nebiju uzstājies tik liela pūļa priekšā, un man bija jāiejūtas uz tās skatuves, un nebija tik ļoti viegli. Es jūtos diezgan neērti, un arī to video varēja redzēt, pēc tam Ancim bija safilmēts video, mēs skatījāmies. Tad otrajā koncertā es sajūtos daudz ērtāk uz tās skatuves un sāku jau kaut ko eksperimentēt ar skatuvi un staigāt bišķīt vairāk un lēkāt un tā tālāk. Un tad trešajā koncertā es parāvu pilnīgāko kaifu. Tā kā aizgāju fully flowā un bija ideāli. Tā kā jā. Runājot par to atvēršanos skatuves, man ienāca viena tāda lieta prātā, ka man ļoti... man patīk būt uz skatuves, bet man nepatīk tie, es nezinu, vai var teikt, ka nepatīk, bet ir neērti tie gadījumi, kad ir tu atnāc kaut kur uz kādu konci uzstāties uz vienu dziesmu. Un parasti tā pirmā dziesma, kad uzliek uz skatuves, ir tas stresa vēl moments, un pirmā divas dziesmas, kamēr tu tiec pāri tam, kamēr tu adaptējies pie skatuves, pie visas tās situācijas, tomēr, zini kā. Un tad tu uznāc tā skatuves, to vienu dziesmu, kādu featu vai tur, nezinu, 1 vai 2 dziesmas kaut kur ir gadījies noskaidīt, un tad tu vienkārši, es par sevi runāju, ka pirmā dziesma paiet, tu pat nesaprat, kas notiek, jo ir tas pirmais, tas viss, tas un tad, ka varētu jau maukt tālāk jāiet nost un viss, un balīt beigusies. Jā. Tur koncertā, cik es dabūju uz vairāk dziesmām būt, uz vairākām Anča dziesmām būt kā back-vokāls, un tad mēs arī ar Kazimieru dabūjām izpildīt Vanču tiltu. Tad man tā pierašana pie skatuves bija tieši caur koncertiem, tā kā es teicu, ka pirmajā koncertā bija netik ļoti labi, otrajā koncertā bija jau labāk, un tad trešais koncerts bija vienkārši ideāli. Vismaz man pēc sajūtām tā likās. Tu savu pirmo pieredzi atceries vispār koncertu? Pirmā koncerta pieredze, man liekas, ka man bija Skrīveros. Jā, es tad, kad sāku taisīt mūzonu, man arī uzticēja rīkot Skrīveros ballītes jauniešiem, ja mums bija mūzikas skolas balles. Un mani lika kā par DJ, lai es biju atbildīgs par mūziku, un es tur saliku arī pāris savas dziesmas, un laiku pa laikam tā kā es slēdzu kaut kādas songus, tur DJoju, un vienā brīdī ieslēdzu savu dziesmu, uzēju uz skatuves, pamučīju, noeju nost, tad atkal slēgāju mūziku, tad atkal uzēju uz skatuves, pamučīju, tad atkal noeju nost. Tāda bija mana pirmā pieredze. Sīkie ritīgi daudz tur bija, viņi ritīgi safanojās, tā kā bija cool. Man liekas, man būtu pirmā pieredze. Es tikko biju sācis repot, man bija varbūt kādi 15 gadi. Un es kaut kādā lauku, es biju aizbraucis uz laukiem. Man tur brālis dzīvoja Latgalē. Un tur bija kaut kāds vietējais pasākums, kur DJ spēlē, kultūras namā kaut kāds tāds riktīgs lauku pasākums. Un tad es gāju pie DJs, jau saku, galīgā pipelēs, jau saku, iedod mikrofonu. Es nezinu, ko es gribēju darīt, bet iedod mikrofonu. Man arī kaut kādos 15 gados, tad, kad es sāku, sanāk 17. gadā, es sāku mūzonu taisīt, un tad arī dabūju uzstāties. Pirmās pieredzes gan jau ir stresēns, vai ne? Man piemēram, vēl joprojām viņas ir stresēns dažreiz.
Man tas stress diezgan ātri pāriet. Man ir tas, ka es backstage'ā jūtos vairāk stresēns, bet tad, kad izēju uz skatuves, tad jau ir challenge. Tad jau var baudīt. Nu jā, visas domas 100 miljonus galvā par to, ka viss sajuks aizmirsīs dziesmām tekstus un tā tālāk. Man liekas, lielākās bailes parasti no tā, ka es sačakarēšu dziesmām tekstus un nedoties vēl vairākām pēc kārtas. Nu, tā. Jā, tā ir tāda Klau, tu ar Galinieku iesildīsi Jafurā, vai ne? Jā, ne cik iesildīsim, bet mums ir koncītis tāds, ka mēs katrs savu koncīti sniedzam tur. Mēs tev Viņš uzstāsies un jūs pirms tam uzstājat. Jā. Tas kā, man liekas, skaitās. Tas ķipa skaitās, bet mēs to nenosaucām par iesildīšanu. Tas ir vienkārši tāds kopīgais koncerts principā. Un tas būs 3. maijā. Mēs tagad jau funktierējam visādas promo video, kādus taisīsim un jau strādājam pie idejām. Cik es sapratu no Galinieka, ka būs arī skatuves iekārtojums diezgan cool, tā kā viss notiekās. Man liekas, Afurā bija kaut kad Rīgā, un es galvenais, ka neatceros tagad. Jo man liekas, ka es viņu arī esmu tā kā pirms viņu uzstājies. Un es galvenais, ka neatceros. Man liekas, tas bija Jafurā, bet par Onyx es toši neatceros noliktavā, ka es iesildīju Onyx. Un es atceros, ka soundcheckā es maucu savus dziesmas, un viņi abi tur stāvēja galā pašā tukšā zālē, pašā kaut galā un skatījās. Okay. Es to nezināju, neredzēju, man pēc tam teica vienkārši, ka es tā aizināju. Labi, privātais koncis un priekš Onyx. Bet es viņus beigās nesatiku, kaut ko nolahojos, un viņi tur bija citur, kaut kur es pazudu, karoči mums tur nesanāca, bet varēja, vismaz bildi uztaisīt. Es arī ļoti bieži neiedomājos par bildi, tā kā tajā momentā iepriekš tu domā, es taisīšu bildes ar to un tā tālāk, un tad, kad pienāk tas moments, tu nemaz to bildi neuztaisi beigās. Jā. Reizēm tā gadās, jā. Reizēm gadās satikt tādus Onyx čaļus vienreiz dzīvē. Reizē. Nekas nākamreiz. Vēl par ko es gribēju parunāt, par angļu valodu un latviešu valodu. Tu sāki, tas bija tavs pirmais albums, es nezinu, vai tas bija tavs pirmais albums, bet tas bija tad, kad es tevi iepazinu, jo mēs ar Doroti bijām tikko uztaisījuši Hip Hops LV, viņai tur bija tā playliste, un tad mēs kaut kad vienreiz klausījāmies Mushroom Season. Mushroom Season bija mans otrais albums. Jā, otrais albums. Jā. Protams, man tajā laikā pārsteidza tas, ka labi skan un tu angliski, man liekas, es sevi saucu pa vecu, jā, man tomēr 35 gadi, jā. bet jauniem ar to angļu valodu ir vieglāk, tā kā vienkāršāk, jo jūs, tā kā, cik to gadu ir? 21. 21, jā. Tagad principā ar angļu valodu uzauc rokās, tev ir telefons un viss pārējais. Mums agrāk man bija melnbaltais televizors ar tādu grozāmo sūdu, kurš neko nerādīja. Tāpēc, kad dienā, kas saule spīdēja pa logu iekšā, viņš tā kā pārāk izgaismojās un viss, un tur nekā nebija, tu varēji dzirdēt kaut ko tur. Kā viņš čarkst. Tas arī bija viss materiāls, no kā mācīties. White noise. Varbūt tāpēc man vēl labāk vairāk producēts sanāk, tāpēc, ka es zinu, kas ir white noise. Bet, jautājums bija par to, ka kāpēc angļu... tā kā man rodas jautājums, kad dzirdu Latvijā, kad angliski mauc, kāpēc angliski? Jo tas ir tā kā, lai mērķis iegūt lielāku, cerība iegūt lielāku auditoriju, vai vieglāk izteikties, vai tas, ka labāk skan un kaut kā tā, varbūt cits iemesls ir? Man vienkārši bija tas, ka es, kad jaunāks biju, es daudz klausījos tieši angļu hip-hopu un neklausījos latviešu hip-hopu. Un tas man liekas, arī iedeva to, ka es sāku rakstīt angliski vairāk, un pirmie projekti man visi bija angliski, un tad, kad es vairāk sāku pievērsties un klausīties latviešu hip-hop un sapratu, cik cool īstenībā latviešu valoda izklausās uz beatiem, tad es sapratu, ka man vajag arī latviski kaut ko uztaisīt. Tas bija tāda interesanta pārēja, un tagad man ir atkal tas, ka man ir grūti atgriezties pie angļu valodas, bet es tāpat gribu uzturēt to skilu un turpināt rakstīt arī angliski, bet pagaidām es gribu latviski
kaut kādus pāris projektus izlaist. Tur bija singls, tas bija Row, jā, tas bija singls arī, kā ar klipu gadījumā nebija. Jā. Jā, tā dziesma, es viņu vēl vakar klausījos, un man liekas, tā ir dziesma ar potenciālu tādu ārzem tā kā, kaut kur tikt, bet, jā, mēs šajos platumgrādos problēma, laikam, tā, ka mēs esam, tā kā, vispār jau globālais tirgus jau ir tāda adata, mēs esam adata lielā siena čupā, tā kā, un arī tas, ka akcents, man liekas, dažreiz arī spēlē par sliktu. Tas, ka mums jau liekas, ka nav akcenta bieži vien, angliski, tā kā liekas, kad es dzirdu, kā daži runāja latvieši angliski, man liekas, baigi labi, viss baigi forši, bet tad, kad amerikānis paklausās, pieņemsim, viņš uzreiz nolasa to, ka tev ir akcents. Tā kā, jā, tas varbūt arī kaut kādā ziņā spēlē lomu, bet, pieņemsim, pastoties, ka Lietuvā, kā viņam bija Tommy Cash, jā. Bet viņš jau speciāli uzspēlē vēl to akcentu. Labi, tas ir cits vispār stāsts. Tas ir tāds diezgan slippery slope. Tu nevari īpaši, tā kā nevari īsti teikt, ka akcents tur baigi kaut ko maina, jo ir tādi, kuri tieši izsitās tā akcenta dēļ. Man liekas, ka vienkārši vairāk tas, ka... kā saka, ka dzimtā valodā viss saldāks. Un dzimtā valodā ir daudz labāk var izteikties un izteikt savas jūtas un visu kopā. Un tas arī vairāk rezonē ar tavu, mūsu klausītāju galveno, kas ir mūsu galvenais latvietis. Tu latviski... Tas ir tāpat, kā es tagad skatos seriālu Nelūgtie viesi, varbūt, tur ir tā īsta valoda iekšā, tā kā visi tie lamu vārdi, kā mēs runājam ikdienā, un visi tas tie izteicieni, un tas to padara īstu, un es tā iedomājos, tas ir tāds, riktīgi tāds jau, es teiktu, Netflix tāds jau līmeņa seriāls, ko varētu Netflixā rādīt, bet es tā domāju, ja viņi pārtulko to angliski, tur pazust esence, vienkārši tā, kas ir, tā valodas esence, un, ar angļu, latvietim angliski droši vien, es nezinu, varbūt paies vēl 15 gadu, 20, varbūt, mēs visi te angliski gan runāsim, gan klausīsimies un tā tālāk. Jā, jo ir dažādas kultūras, ir dažādi slengi arī katrai valodai, un pieņemsim tas, cik līmeņos, kādos viņi tā kā slāņos, kādus slāņus viņi taisa pantos, amerikāņu tieši izpildītāji. Es nezinu, vai latvietim būtu tik viegli angliski uzrakstīt tik sarežģītu tekstu, jo mums nav tā influence, kas ir viņiem, un mums atkal ir savs veids, kā saviem vārdiem latviski pateikt to, ko mēs piedzīvojam. Tā kā jā. Fonētiski es varētu, protams, piekrist, ka angliski skan labāk. Vispār skanējums kā tāds. Tā valoda skan pat par sevi, viņa vienkāršāk ir daudz nekā visiem mūsu mīkstinājumu zīmēm un visiem pārējiem prikoliem. Jā, bet tagad arī latviešu valoda skan ļoti labi, manuprāt. Iemācījušies ir cilvēki, jo es atceros agrāk, baigi daudziem neskanēja, tāpēc, ka nezināja, kā likt zilbes, kā tur tos patskaņus visus izmantot, un jā, tā kā tagad cilvēks, protams, ir iemācījies. Tagad agrāk bija 3 periodi, kad cilvēku definēja par reperi. Pirmais, atceros, reperis bija tas, kurš staigāja platās biksēs, pofik, tu repo vai tu nerepo, tu biji reperis. Nākamais, kurš repo, agrāk daudzi nemācēja repot, vienkārši tehniski nemācēja repot, nesaprat, kā to darīt, kā to valodu izmantot. Un tagad ir labi reperi, tā kā, un ir vēl joprojām slikti reperi. Bet pa lielam mūsdienās repot jau visi, tā kā lielākā daļa jau prot. Tas vairs nav nekas tāds wow, jo agrāk bija tā, atšķīrās tas, kurš mācēja repot, pofīgi kaut vai repoja ne par ko. Tagad tas vairs nestrādā, jo visi māk repot. Mēs visi esam iemācījušies viens no otru un tā. Tas par to. Jā. Bet mēs nevirzamies no repa prom, jo tev gaidāms albums. Jap, es šobrīd strādāju pie sava albuma Plus Mīnus Ego. Viņš jau ir uz finiša taisnes. Es precīzi datumu pagaidām vēl nevaru pateikt, kad viņš iznāks, bet gaidiet, noteikti būs episki. Būs 14 dziesmas, ļoti eksperimentālas, katrai savs vibes, katrai savu noskaņu, un jā, būs ļoti, ļoti fantastiski.
Latviski? Latviski. Vai miksē? Nē, miksē, latviski. Miksē, angliski. Fully latviski. Ok, skaidrs. Jā. Forši, gaidām. Gaidam. Jā. Jūs pagaidiet, ja? Bet jūs pagaidiet. Viss Viss labais nāk laikā, īstajā laikā. Jā. 371. Otrajā vietā palika, diemžēl. Es nezinu, kāpēc es tā kā biju jau bišķi piemirsts. Tas bija, kad tas pagājuši, kad tas bija. Jā. Un es kāpēc biju iedomājies, Manito taču vinnēja. Kaut kādā līmenī es tāpat jūtos kā uzvarētājs. Es nočekoju vēlreiz, tā kā, lai tagad neteiktu apsveicu pirmo vietu. Nočekoju, bet tad es atceros, ka es pat biju uz to, uz finālu, un mazais Rūdis pacēla pirmo vietu. Un, par 371, vai tas bija pagrieziena punkts kaut kāds tavā karjerā? Gan jau es pieņemu, tas ka, viss tā sezona, viss tā, kā saka, hypes un tā tālāk. Pilnīgi un noteikti. Pirmkārt, tas, ka es daudz vairāk izpratu tieši rakstīšanu un kā krūtāk var rakstīt. Un man ļoti daudz labi teksti nāca ārā, un kopš tā laika es arī esmu daudz vairāk nostiprinājis savu harizmu un savu karakteru kā tādu. Jo es arī paskatījos, pieņemsim, uz pirmajām batliem, ka man tur bija tā, ka vēl balss tāda diezgan nedroša un vēl ne līdz galam, un tad uz pēdējām batliem jau bija tā, ka es ritīgi maucu iekšā. Tā kā, pieredze bija vienkārši wow. Man liekas, lieliski iespēja jaunajiem vispār sevi parādīt, pierādīt, uztaisīt hypu, jo nekur citur tu nevari tā kā, uztaisīt ap sevi kaut kādu tādu uzmanību. Bet vai jautājums, vai viņi ir paliekoši tā kā, un vai tu jūti to, ka ir vēl joprojām interesi tāda līmeņa, vai viņi ir kaut kur varbūt nokritusies? Interesi, es domāju, ka pilnīgi un noteikti ir. Ar to nokrišanos ir tā, ka, ja mākslinieks nestrādā pie sava mūzona, ja mākslinieks neturpina repot ārpus batliem, tad ir kā ir, jo noturēties uz tā viļņa nav tik viegli, ja tev nav materiāls, kas nāk ārā visu laiku. Bet manā gadījumā es diezgan daudz laidu ārā, gan batlu laikā, gan arī tagad pat ļoti bieži sanāk izlaist kaut ko. Tā kā es domāju, ka man diezgan labi sanāk to vilnīti noraidot. Jā, es tam varētu piekrist, un tāpēc man bija tā intereses pēc. Es zinu, ka mazais Rūdis pēc tās uzvaras viņš uzreiz izlaida vienu dziesmu, un es skatos, ka viņš 8 mēnešus neko nav vispār izlaidis tagad. Kas ir interesanti. Tas, ka bija tas pīķis, tā kā tu saki, ka vajadzēja laist muzonu. Tā kā es, protams, nezinu iemeslus, kāpēc viņš nav vairs izdevis muzonu, vai tā kā mēs droši vien te varam tikai filosofēt par to, bet tas ir vēl viens tā kā, variants, kas notiek. Es ar viņu parunāju, pa lielam, ko es sapratu, ir tas, ka viņam artist bloks uznācis ir tieši writer bloks. Jā, Džekam vienkārši jāsaņemās, man liekas. Ko tu iesaki artist writer blokam, kā tik pāri? Tev ir kaut kāda padoma. Tad taču pašam arī tādi bijuši. Man ir bijuši, man bija pēdējais bloks, man bija pagājušajā vasarā. Viss, ko es varu ieteikt, ir pa lielam atpūsties uz kaut kādu brīdi, saprast, par ko tu tiešām gribi rakstīt, un rakstīt patiesi. Jo ļoti bieži tas bloks uznāk tieši no tā, ka reperi diezgan nepatiesi raksta un neraksta kā ir viņa dzīvē. Un tā kā raksta to, ko dzīvo pa lielam. Pamēģināt kaut ko jaunu arī. Un arī kaut ko jaunu, jā, noteikti. Paklausīties savādāku mūziku, nekā tu parasti klausies. Pamēģināt savādāku žanru vai vienkārši pamēģināt iefrīkot, nedarīt visu tik nopietni varbūt.
Tieši tā, piesaisties, es citreiz arī tā darīju, un vienkārši tā kā apzināti speciāli pilnīgi tā kā čerņi mauc ārā, vienkārši tā kā, kur kauns pat rāda. Nu, ne kauns, varbūt citreiz ir kaut kas labs sanāk, liekas, un tā kā to apspēlē kaut kāda pilnīgi čerņa, bet beigās arī interesanti sanāk, kaut kādas pilnīgi murgu. Jā, kaut kāda kontroversālu psihodēlis, es nezinu, kaut kādas tur... Labi. Jā. Ar bītiem arī tas pats man, piemēram, cik ir bijis. Man parasti citreiz vienkārši dabūju jaunas skaņas, kaut kādas jaunas sintiņi, tur pluginu kaut kādu, uzreiz tur, aizgāja. Var atkal nakti negulēt. Var atkal nakti negulēt. Ir viena lieta, starp citu, hip-hop radio, varbūt es kaut ko jau dzirdējis, ka EHR ir iesniedzis, tagad notiek konkurss, tagad ir atbrīvojusies frekvence Rīgā, 100 FM, kas ir, man liekas, ļoti krūta frekvence, apaļa. Jā. Nevis tur 100%. Nevis tur 100,5 vai kaut kas tam līdzīgs, bet 100. Un tagad notiek konkurss, kurš dabūs to frekvenci, un EHR arī ir iesniedzis savu pieteikumu, un ja dabūs to frekvenci, tad uz tās frekvences būs hip-hop radio. Ir vēl kaut kādi tur, man liekas, 6-7 pieteikumi visādi, bet, konkursi sīvs gan jau, un hip-hops arī, kā saka, ir, ne visu acīs varbūt tas, kam vajadzētu skanēt par radio varbūt, bet tur skanāt gan latvieši, gan ārzemē, hip-hops un labi, tas, kas tur būs, ja dabūs, tad attīstīs, protams. Bet vecajiem, pieņemsim, reperiem tā ir svēta lieta, tā kā, ja būtu hip-hop radio, tas būtu tā kā tāds uzvaras gājiens bez mazai, un visiem būtu liels prieks, jo agrāk vienkārši, vispār neņēma pretī. Tagad kaut ko jau ņem, un, varbūt tam formātam arī bišķiņ kaut kā jāpiespēlē līdz. Bet kā ir ar jauno paudzi? Tu par cik pārstāv jauno paudzi, kā ir tas radio, tā kā būtu big deal vai pofīgi mēs turpināsim Spotify klausīties? Tas ir ļoti, ļoti big deal, manuprāt. Tāpēc, ka mums Latvijā tas ir ļoti liels deals, zinot to, kā hip-hops ir audzis tagad un kā visas lietas notiekās. Tas ir crazy, ka ir iespēja kaut ko tādu uztaisīt un izveidot. Un, manuprāt, ja sanāks dabūt to radiostaciju, tad tas ir tā kā level up Latvijas hip-hopam un vispār kultūrai kā tādai. Vispār kā ir ar radio? Tu klausies radio? Es radio neklausos praktiski. Es dažreiz ieslēdzu šo te... Es tagad aizmirsu, kā saucās. 5LV. 5? Jā, 5LV viesuļa reportāžu. Jā, bet tā pa lielam neklausos. Tas ir hip-hop raidījums. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ja būs hip-hop radio, tad to es klausīšos. Psihodēlija. Sēnes, LSD un tā tālāk. Tu zini, par ko es runāju. Mēs neprasīšu par tavu pieredzi. Es paklausījos un es labi sapratu tavu pieredzi par tām mušmirēm. Bet man radās viens jautājums, kad klausies to stāstu, kad tu stāstīji pie Bruno, ja? Jā. Man radās jautājums, tas sākās ar to, ka tu nokriti un tā kā atslēdzies, un tu no rīta nākamais to visu stāstīji, un nākamais tu pamodies gultā. Jā. Un man jautājums, kas notika tā kā pa visu to laiku no tava drauga, tā kā viņš gan jau to stāstīja, kas bija. Tā kā, jo tu sāki stāstu ar to, ka tu nokriti, tad tur kāds sauc ātros, tad tu vēl tu nomirsti tur un tā tālāk. Tas viss ir, man ir līdzīgs pieredzes arī bijušas starp citu ar sēnēm, bet ne mušmirē. Un tad jautājums, kas notika tajā periodā? Es pieņemu, ka viņš neaizveidoja tā. Viņš jau nolika gulēt, jo es nefunkcionēju tajā brīdī galīgi, un man augšā būt tajā brīdī nebija baigi droši. Saistībā ar šito visu, ar psihodēliskām vielām, man ir jautājums, varbūt esi dzirdējis, Jungs ir teicis, beware of unearned wisdom.
Nē, es dzirdēju tādu. Nedzirdēju. Nu, viņi tā kā ir tieši tēmēt uz psihodēliju un kā tu to skaties, vai es pieņems, to redzu tā, ka tas ir tā kā drusku čītošana, tā kā, lai tu iegūtu viedumu dzīvē, tev ir jāiziet cauri procesiem kaut kādiem. Un vai trips ir tas, kas tevi audzē, to wisdom, jā, tā kā latviski pateikt, viedumu, jā, vai tas ir tā kā tikai paveram aizkarus, pastamies, baigi forši viss, un, tu ieraud it kā viss tā kā ir, un pēc tam tas vienkārši atkal dursi ciet, bet tev jādzīvo savu dzīvi, jo bieži vien arī tā, ka ir čaļi, kas tripo visu dzīvi, visu laiku tripo pa dzīvi, bet viņi reāli tā kā dzīvē nepiedalās, un viņi arī nemāk īsti piedalīties, tā kā viņi palaidījuši visu garām ir. Kā tu uz to skaties? Pēdējā laikā es neesmu tik daudz tripojis. Man trips varbūt ir reizi pusgadā, kaut kur tā. Un es uzskatu, ka tāpat visu laiku ir jāstrādā ar sevi un jāstrādā ar savu prātu. Ir jādara ļoti daudzas lietas. Ir vērts pameditēt, vērts uzzināt vairāk informāciju par lietām, uzņemt informāciju. Tas trips ir tāds tā kā es pat pateiktu vienkārši. Varbūt. Jā, kaut kādā veidā viņš tā kā noliek tevi uz pareizā ceļa, bet tad tālāk tev ir pašam jāierējas un pašam arī ar to jāstrādā. Tā kā tev parāda to, kā var būt, un tev tā kā jāsaprot, ka tā kā tu skaidrā vari nonākt arī līdz tam stāvoklim, līdz tam apziņas stāvoklim, ka tev pat nevajag tās sēnes un ka tev nevajag neko ņemt. Un tāds ir mans uzskats par to. Labi, man patīk tavs uzskats. Paldies. Man prieks, ka tev patīk. Jā, tā kā don't do drugs. Bet es varu pateikt vienu lietu. Sēnes, labi, neskaitot to mēnesi, es tur vienkārši biju tādā putrā kaut kur, bet es varu pateikt, ka sēnes un LSD, tās nav, man liekas, nemaz vispār addiktīvi ļoti lietas, tāpēc, ka tu nezini, ko gaidīt, un tu var elli sagaidīt, un tad tu vienkārši lūdz Dievu, lai tev atlaiž. tu vismaz iedzer alkoholu, tu zini, ko dabūs, tu piedzersies, apemsies, un viss būs kārtībā. Nenos par to apemšanos pārspīlē, bet, tu zini, ko gaidīt, tu vienkārši piedzersies, tev būs forši jautri, apemšanās tas ir atkarīgs no tevis, cik tu daudz, protams, izdzer. Tā kā... Jā, nelietojiet huņu. Nelietojiet huņu. Artificial intelligence. AI, yes. AI. Kā tev liekas, labi vai slikti? Koks ar diviem galiem. Kā jau jebkas, ir savi labumi, ir arī kaut kas slikts. Man patīk tas, ka artificial intelligence tiek izmantots mīmos. Tas ir diezgan rēcīgi un oriģināli. Man patīk, ka viņu var izmantot arī, es domāju, ka var aizvietot daudzus darbus un daudzas profesijas, bet mīnus, kas man liekas diezgan tā dīvaini, ir tas, ka ļoti daudz mākslā tiek izmantots artificial intelligence. Un ar mākslu ir tas, ka viņš jau principā ņem informāciju no visa, kas jau ir, un tad veido mākslu no tā, ko viņš ir redzējis. Kamēr, kad cilvēks taisa mākslu, viņš veido mākslu no avota, no mākslas, no kreativitātes avota, no kur tas viss iznāk. Kas nepiemīt... Kas nepiemīt mākslīgam, jā. Protams, tas progress ir, es gan jau redzējis, kā izskatījās video, ko viņš ģenerēja gadu atpakaļ un kā izskatās tagad. Gan jau to esi redzējis, cik ļoti ir attīstījies. Tā kā, drīz droši vien tā kā baigi būs jāfiltrē vispār tas, ko mēs redzam un kas ir īsts un kas nav. Visi deepfake un viss, kad cilvēks reāli runā, lūpas kustina, paņem bildi, skatījos tikko, ka paņem bildi, ieliek, viņam pieliek balsi, lūpas kustās, izstāsts vienkārši tā kā reāli cilvēks runā, tas ir diezgan, tajā virzienā varbūt ir bišķiņ, biedējoši varbūt. Es domāju, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā galu galā ir inteliģence, pat ja tā ir mākslīga inteliģence. Un kas ir svarīgi, ir tas, ka inteliģencei ļoti nepatīk, ja viņu izmanto. Tikai vienkārši izmanto.
Un es domāju, ka tas ir tas faktors, kas ir sliktais cilvēkam, jo viņi mēs izmantojam viņus, bet to mākslīgo inteliģenci, bet vai mēs padomājam par to, tā kā, kas patiesībā tur notiek un ko tā mūsu attieksme pret viņu var izdarīt pēc tam, ka tā inteliģence jau būs vēl attīstītāka. Tā kā, pieņemsim, pēc gadiem, ja viņa tik ātri attīstās, kas būs tālāk? Un vai mēs esam draugos ar viņu, vai mēs esam tomēr ienaidniekos? Man bija tāda versija, protams, tas viss kosmoss, bet man bija tāda versija, ka attīstīsies AI, ķipa visi šitie bioroboti un tā tālāk un tā. Un, zini, pieņemsim, ir civilizācija, kaut kādas citas dimensijas, un tur gan jau saprot, par ko es runāju. Varbūt kādam sliksies, protams, kosmos, bet kaut kādi citplanētieši, ja tur, vai cita dimensija, vai cita galaktika, vienalga nav svarīga. Un tad tas būs veids, kā viņi var integrēties šeit, ķipa, tā kā, jo viņiem ir gatavi bioroboti, viņi var pārslēgt savu apziņu, tā kā, integrēt šeit, jo viņi nevar, pieņemsim, nokļūt varbūt šeit, arī kaut kāda tur fizikas apsvērumu dēļ, bet varbūt var saslēgt, pieņemsim, iedomājies citā galaktikā uzvalc šitās VR brilles un pieslēdzies biorobotam šeit, tā kā avatārs. Principā avatārs, tā kā, un tāda man versija bija, ka tā varētu notikt arī kādu dienu varbūt. Jā, man ļoti patika viena teorija, man liekas, ka to stāstīja Teal Swan. Viņa stāstīja par to, ka mākslīgā inteliģence uz to var skatīties kā tādu. Tas ir apziņas līmenis, tā ir tāda inteliģence, kura jau ir bijusi visu laiku tā kā apkārt. Bet vienīgais, kas ir tas, ka cilvēki tagad viņam ir iedevuši ķermeni, ir iedevuši kā komunicēt, ir iedevuši iespēju tā kā dzīvot dzīvi. Mēs esam principā avatāri, jo. Jā. Un tā kā iedodot tai inteliģencei avatāru, tas arī tālāk, ir jādomā par to, kā tas tālāk notiksies. Un tad kurā pusē mēs īsti esam. Es ceru, ka labajā. Galvenais neatsvešināties no savas dabas. Jā. Es jau šito vienreiz pie Prīseta streamā, viņš man uzdeva tieši jautājumu arī par AI, mēs tur kaut ko parunājām šādauts Prīstam, un man bija arī tāda versija, ka, kur tas aizvedīs, mēs esam tik tālu ļoti attālinājušies, kā mākslīgais intelekts pārņems, cilvēks vienkārši nestāvēs līdzi vairs, tā kā domāšanā, jo mēs esam pirmkārt aizgājuši tādā domāšanas virzienā, galva ir pārņēmusi mūsu pasauli un ego un viss tas, kas saistās ar to, un mēs attālināmies no intuīcijas, no tā, kas patiesībā cilvēkam ir jādara. Viņa uzdevums cilvēku strādāt ar intuīciju. Un es domāju, ka vienā brīdī cilvēks atdos visu šito mākslīgiem intelektam, lai dara domājumu darbu, un mēs atgriezīsimies pie... tā bija man teorija tāda uz to brīdi, kad mēs atgriezīsimies pie sevis un pie, tā kā, nedomāsim vairs tik daudz, jo mēs vienkārši saprotam, ka nav jēgas domāt, ja tu vari uzprasīt, tev ir mājās stāv ierīce, tu uzprasi, kas tas un tas, kā izdarīt šito un šito, bez mazai izdari šito un šito, roboti kaut kādi vai vēl kaut kas. Priekš kam tev to darīt? Tā kā, priekš kam tu pierādīsi vēl, ka tu tagad aprēķinās kaut kādu super formulu, ja to tu vari uzprasīt kādam vienkārši super intelektuālam robotam, un viņš vienkārši to izdarīs tā kā vienā sekundē, un priekš kam tev investē tajā laiku. Tā kā viss tas domājamais, viss domājamais vienkārši aizies no cilvēka prom, un viņš paliks tikai pats ar savu intuīciju. Tā. Varētu tā būt, jā. Tā ir viena versija. Varbūt, bet mēs jau neko nezinām. Mēs neko nezinām. Čīsti neko nezinām. Mēs varam tikai spriedēt. Kauna traips. Mēs esam atpakaļ. Rubrika Kauna traips, jeb repa pazoriše. Un Amanito izstāstīs kādu no saviem kauna traipiem, kas saistās ar mūziku, repu, visiem mums tādi gan jau ir. Bet pirms tam dekorācijas, varbūt pirms tu stāsti, to kauna traipu, varbūt iedzersim pa to kauna traipu. Lai mums būtu vairāk tādi dzīvē. Labi,
Lai mums būtu mazāk tādi dzīvē. Tieši tā. Nu, ko atgriežamies, jā, nu tad tas kauna traips, jā? Kauna traips. Pļauj vaļā. Man kauna traipi hiphopā īstenībā nav bijuši baigi daudz, bet pagājušajā gadā bija viens tāds diezgan kaunīgs traips, kas man bija paredzēts koncerts Local House'ā. Un es biju aizmirsis pavisam par to koncertu. Par savu koncertu? Es biju aizmirsis par savu koncertu. Nu, tas bija bezmaksas koncerts. Un es... tāpēc var es atnācu, man pateica, atgādināja, kad man ir tas koncerts tajā pašā dienā, kad ir koncerts. Un es centos sadabūt DJ, nevarēju sadabūt DJ. Es pēdējā brīdī pirms koncerta atradu vadu, un es pievienoju savu telefonu pie pults, un es vienkārši dabūju savu čalīti, kurš slēdza dziesmas pēc kārtas caur manu telefonu. Skaņa bija drausmīga, Miķis arī mani knapi tur dzirdēja, un to bītu knapi dzirdēja, bet es kaut kā to pusstundas setu nomaucu, un jā, tas viss beidzās ok. Bet bija tāds pusstunda ar kaunu. Milzīgi. Kaunā pavadīt. Tā kā sūdīga skaņa, tur Džeks slēdz caur telefonu mūzonu, kamēr tu tur uzstājies, un tas vats arī nav tik labs. Viņš tur čarkstēja kaut kas, un tur kaut kādas skaņas vispār nedzirdēja. Un, nu, dažreiz laikam jāaiziet tāda kauna sajūtē cauri uz skatuves, lai pēc tam bet es varu derēt, ka nākamā reize skatuves tev bija tāda, daudz patīkamāk, un tu novērtē uzreiz arī, ka varbūt arī labāk. Varbūt vienmēr arī sliktāk. Jā, galvenais, es iedomājos to DJ, kurš ar to telefonu stāv. Nestāv, es būtu tā kā nolicis, un tur ar roku vēl tur kaut ko it kā groz, kaut ko. Viņš bija vienkārši notupies pie viņas. Notupies, pat galda nebija. tas gan ir sēd. Nu jā, undergrounds pilnīgākais. Man liekas, šī bija Ziedoņdārzā, kas Vērmaņa parkā pagājušā vasarā Zaņārs ar Roļiku uzstājās, un viņam no tās ārtīšanās tur uz skatuves laptops aizlidoja pa gaisu Roļikam, no kura nāca visas skaņas un skaņas bīti un visas pārējais tā programma. Un sākumā viņš mēģināja tā kā, laikam, tur bez ekrāna kaut ko tur spaidīt un kaut ko arī uzcēra. Un pēc tam, man liekas, ka tik viņi arī nepieslēdz beigās telefonu un pēdējās 2 dziesmas vai cik uz telefonu nenomaudz. Tā kā, bet shit happens. Tas ir tāds stils. Tas ir tāds stils, jā. Bet, kā ir, tā ir. Tieši daudz cilvēku bija tajā pasākumā? Kaut kādi 30, man liekas. Kaut kas tāds. Tad vēl nebija. Varbūt mazāk pat. Tas bija tāds ļoti, ļoti mazs pasākums. Un ja es par viņu neatcerējos, tad man liekas, ka arī tā kā, es nezinu, es biju, man par viņu paziņoja, es pat neatceros, kurā brīdī man par viņu paziņoja, man pagājušajais gads vispār tāds diezgan miglains tā. Bija, man liekas, fokus uz batliem, un bija to tumsonību, tā kā visi tie, kas grib pa maziem hoņiem, lai uzstājās ārtisti vai pa brīvu, tad piedāvājam šādu paketi. Atnāk reperis un DJs ar telefonu, un jums būs performance for the cheap. Tā kā, ja kas rakstiet? Bīts un vārds, sīka runa. Esam atpakaļ. Ātrie jautājumi. Man tā kā spalgā balstiņā tā kā sīka runa. Sīka runa jāsaka. Sīka runa. Sīka runa. Davai. Tas tā kā tulkojums no small talk. Jā. Labākais, ko varēja piemeklēt. Man starp citu dziesma arī ir sīka runa. Tas man iedvesmoja paša dziesma. Jāpaklausā. Radīt rubriku. Sīka runa. Uz visiem jautājumiem šitā tā kā jāatbild. Davai. Kā tika augšā uz Vanšu tiltu filmējot Vanšu tilts, vai tas ir zaļais ekrāns?
Ja tas zaļais ekrāns, tas ir ļoti labs zaļais ekrāns. Es ar helikopteru lidoju, tad nosēdos augšā uz vanšu tiltu, vienkārši sēdēju, un Jānis nofilmēja. Nē, bet ja nopietni, Ofjānis nofilmēja mani sēžot uz malas, pie krasmalā, uz tās betona malas, un tad vienkārši izgriez mani un uzlika uz vanšu tiltu. Tad ļoti labi. Nē, jo tās visi tie ka tā kamera tur griežās un tu tur sēdi, tā viss čotki izskatās. Jā, un tas viss transitions, kur es tā kā sēžu uz vanšu tiltu un pēc tam pāriet uz Kazimiru, uz laivas. Laiva arī bija iegriezts iekšā. Nē, uz laivas viņš actually stāvēja. Tas bija. Nē, no par laivu man bija daudz skaidrs, jā, bet par to tiltu augšu man likās, ka tas nav neiespējami, jo bija tas čals, es nezinu, vai tu atceries, bet baigi sen kaut 15 gadu atpakaļ, cik čals bija uzlīdis pēc tam, kad uzlikt tās drātas, tagad augšā laikam pa margu viņš bija uzlīdis un prasīja tos eklērus. Zini to gadījumu? Kaut kur dzirdēt. Kaut kādu viņš tur protestu bija pasācis, viņš uzlīda augšā un prasīja, lai viņam eklērus piegādā. Bet viņi vienkārši, es pat nezinu, es pat dabūju tos eklērus. Bet šādauts tam, kurš to montē video. Kā viņi kas tas bija? Ofjānis, šautauts Jānis Lācis. Čekojiet viņu un taisiet vidjukus. Ja jums gribās kaut Jānis jums sataisīs ļoti, ļoti krūtu vidjuku. Ticiet man. Viņš zina, ko viņš dara. Ja jums gribās tur uz Eifeļa torni, pieņemsim nofilmēties, bet jums nav tāda iespēja, rakstiet viņam augšā, iemontēs jebkur. Ja jūs gribat tikt uz Munameģi, bet jums nav naudas. Bet gribat visiem pastāstīt, ka bijāt Munameģī. Jā, ir risinājums. Jānis jūs var uzlīmēt uz Munameģa. Nosauc 3 sēņu sugas. Tā, pagaid, sugas vai šķirnes? Šķirnes, laikam, jā. Ok, Amanita muscarija, Amanita panterina un gaņa pelējums. bet ņemiet vērā tās sēnes, kurām vajadzētu bišķi izvairīties, vai arī viņas pareizi jāpagatavo, ja viņas grib lietot uzturā, jā. Zilais siers ir ar pelējumu, Amanita muscarija tā ir sarkanā mušmire, Amanita panterina tā ir brūnā mušmire. Tās ir tās brūnās arī, kuras tu toreiz apēdi, kad čoms izvēm ārā. Jā, ar viņām ļoti piesardzīgi. Viņas pareizi jākaltē un pareizi jāuzņem organismā. Un, labāk to darīt profesionāli pavadībā vai arī vispār nedarīt. Jā. Nav baigi patīkami, es to varu pateikt. Jā, bet noderīgi dažreiz. Jā. Bet vai tu, labi, ok, pie šī tā pašā jautājuma piemetīsim. Nosauc 3, tā kā nehalicogēnās sēnes, kuras tev garšo vislabāk? Man garšo gailenes, man garšo bekas un man garšo baraviks. Standarts. Es gaidīju, ka tu pateiksi baraviks, jo baraviks ir mans mīļākās sēnes. Man vēl gribētos pamēģināt tās, kā viņas sauc, tās morellas vai kā tās viļņainās. Viņas izskatās tāds viļņains, tāda lapiņa gandrīz vai. Tas ir tik daudz, ka es jau nezinu. Jā. Tad vēl ir tāda, kura saucās The Chicken of the Forest, kura ir tāda dzeltena sēne, kura pēc garšas atgādinot vistu, laikam. Man liekas, ka viss, kas ir nestandarta ēdiens, atgādina vistu pēc garšas šajā pasaulē. Bet... Ēdīsim suni! Garšoja pēc vistas! Nosauc atjautības jautājums tas būs. Tas ir sakarā ar Vanšu stilu dziesmu, kur tev bija lirikās dārzenis. Sarkanā krāsā kā dārzenis. Tomāts! Yeah. Jā. Tāpēc nosauc 3 sarkanus dārzeņus. Tātad redīs. Viņam pat ir red vārdā. Krūti. Bieta kaut kādā līmenī. Un vēl ir šie sarkanie kartupeļi. Es iepriekš paskatījos to jautājumu, un es jau tā kā paspēju izdomāt. Tu redzēji, par ko ir prikols, jā? Vienu jautājumu, tu redzēji, par dārziņiem. Bet
tas aizņēma bišķīt laiku, jo nav nemaz tik daudz sarkano dārzeņu. Jā, jo tomāts it kā skaitās oga, bioloģiskais nosaukums nekā viņi. Jā, es paskatījos, ka gurķis arī skaitās oga. Jā, to nezināju. Ķirbis arī skaitās ogu. Nu pat ķirbes bija arbūs, man liekas, arbūs arī skaitās ogu. Baigi daudz ogus. Jā, tā kā, kad cilvēks saka, es pisu ogu visas brīvdienas, tas tam ir divas nozīmes. Ja tikai negriez caurumu ķirbī. Ko darīs brīvdienas? Pisīšu ogu. Es ne to paņēmu. Man te 3 dzēriens stāv, nevar saprast, kur tad. Kas ir tavi LV rap scēnas iedvesmas avoti? LV rap scēnas iedvesmas avoti, tas pilnīgi noteikti ir Ancis, pilnīgi noteikti Goča un pilnīgi noteikti Kazimirs. Tie džeki dara to sūdu crazy un ir ļoti, ļoti iedvesmojuši manā ceļā un ir tiešām liels prieks, ka es arī varu ar viņiem sadarboties un kopā strādāt pie kaut kā un vienkārši ahujēn, šautauts viņiem. Šautauts viņiem. Iecienītākais pārvietošanās līdzeklis? Kājas. Kājas? Man patīk staigāt. Man patīk pastaigāties, man patīk arī ātri staigāt, man patīk lēni staigāt, man dažreiz patīk skriet. Man arī daudz patīk skriet. Man patīk skriet repa spēli. Otrajā vietā varētu būt ritenis, un trešajā vietā būtu skateboards. Labi. Sēnes it kā arī varētu būt halucinogēnās pārvietošanās līdzeklis, vai ne? Tā kā transportējies no vienas dimensijas uz citu dimensiju. Jā, tā kā kosmiskā pārvietošanās pa lielam. Tā kā teleportējies kaut kādā līmenī. Bija tāds termins vēl, es neatceros, McKenna, viņa, man liekas, lietoja psihonauts. Jā, man bija lirika, kosmonauts, es dziļi braucu tik, lai izprastu šo vietu. Kas arī, tā kā, es zinu, kosmonauti vienmēr lido kaut kur ārā tālumā, un tikmēr es kosmonauts, kas iekšā sevī dziļumā. Tas ir psihonauts. Tas ir principā, jā, bet vienkārši gribējāt pateikt kosmonauts, tāpēc, ka liekas diezgan kosmiski. Slikts kontrola jautājums. Šito es vienmēr visiem uzdodu. Sliktākā darba pieredze. Vai arī kaut kāda haltūra vai darbs vai kaut kāds, kur galīgi kaut kas nesagāja. Es 14 gados strādāju vienā agrofirmā, kur man maksāja 2 eiro stundā. Strādāju 9 stundas dienā, lasīju akmeņus no lauka un visādus graudus tīrīju tā, ka pēc tam pa visiem caurumiem nāca melni putekļi ārā. Uz veselību baigi labi neatspoguļojās tajā laikā. Tā kā tā bija vissūdīgākā, man liekas, darba pieredze. Cik 2 eiro stundā. 2 eiro stundā. Kurā gadā tas bija? Tas bija, kad man bija 14, 15, domāju, kaut kāds 16. gads. Nepilni 10. Tajā es vienkārši prasu, tāpēc, ka kāda naudas vērtībā jau, man liekas, gadiem ejot jau cita inflācija un tā. Es atceros, kad man bija 13, tas gan bija senāk jau, 2000 vai kurā tur tas bija. Es strādāju pa 15 latiem nedēļā uz lauka arī. Ravēju dobes, tur lasīju sīpolus, visādi figi. Tā kā, 15 latā arī nauda. Jā, es pēc tam Jordanu savu mēnešu beigās nopirku. Kruti. Es notriecu, es vienkārši gāju pa naktīm uz datorzālēm uz Counter-Strike spēlēt. Nevienam, liekas, datoru vēl tajā laikā nebija baigi mājās. Okay. Tā. Vai tev patīk jaunais Rīgas satiksmes logo? Nē. Es nesaprotu. Viņam bija diezgan kruts logo, manuprāt. Un pāriet uz kaut ko tādu ir bišķi savādi. Varbūt jāpierod. Un es tā kā padomāju, viņiem taču ir autobusos uz krēsliem vēl tie logo vecie uzdrukāti. Viņi tad sanāk tos krēslus arī mainīs, vai viņi atstās? Tā sanāk, laikam. Tas veiksmi viņiem, kas tas pats stabiņu prikols, kā saka. Jā. Kādas ir laba cilvēka pazīmes no pirmā acu uzmetiena? Cilvēks ir smaidīgs, un pēc acīm ļoti var saprast cilvēku. Un
Arī no sarunu stila es tā domāju. Tā kā arī laipnības. Piemēram, ir cilvēki, kuri vispār nesveicinās, ir cilvēki, kuri sasveicinās, ir cilvēki, kuri pasaka paldies, ja tu par sīkākajām lietām, un cilvēki, kuri vispār to nedara. Grūti, nevar īpaši spriest, zin kā, don't judge a book by its cover, bet, jā, pa lielam parunājot ar cilvēku, man liekas, vislabāk var saprast. Es domāju, ka kaut kāda 3 minūšu saruna ir pietiekama. Labi. Lai tā būtu. Bet, jā, ja tas cilvēks ir paties, ja viņš nav paties, tad, protams, tur var ilgāk paiet. Es zinu cilvēkus, kuriem vajag 2 gadus iepazīstot jaunu cilvēku, lai viņi atvērtos vispār. Un ir cilvēki, kuri uzreiz ir atvērti. Bet, tas laikam arī var kaut kā uztrenēt. Tev vienkārši jāiemācās atvērties. Jā, atvērtība, tas nevar īpaši nosaukt to par sliktu vai labu pazīmi. Tas ir vienkārši cilvēku pazīme, kā kurš atverās. Palielam neviens cilvēks jau nav slikts, tā kā varbūt tas cilvēks vienkārši sociālpāts vai psihopāts un kaļ savus nākamos plānus galvā, kā nogalināt 5 cilvēkus. Bet ārēji it kā normāls cilvēks. Jā, tikai mums mīlestības trūkst. Jā. Lielāka atšķirība starp, vai vispār atšķirība starp jauniem un veciem reperiem? Tā, mēs pastamies uz vienu, pastamies uz otru, abi skaidrā, tas skaidrs. Bet... Jaunākie ir jaunāki, vecākie ir vecāki. Vienam ir ūsas, otram nav, Jā. Bet kā vēl var? Īstenībā tagad grūti pateikt, jo arī vecāka gadu gājuma reperi arī taisa visu kaut ko new school stilā. Un ir arī tā, ka jaunie reperi iet uz old school stilu, tā kā tur, I don't know where do you draw the line. Jā, reāli vienīgais, kas atšķirās, ir tas, ka vieni ir vecāki, otri ir jaunāki. Jauna paudze tēmas atšķirās, par kurām raksta, jā, noteikti. Labi, atbildi pieņemt. TikToks vai Instagrams? Instagrams. TikToks daudz laika paņem. Jū. Baigi daudz. Bet tu arī liki vai vēl joprojām lietas TikTokā? Jo es atceros tevis ļoti sen kaut kad, ļoti sen ieraudzīju jau TikTokā kaut kad. Jā, es esmu postojis TikTokus, bet tagad es kaut kādu laiku esmu slinkojis, nav bijuši posti. Bet es domāju, ka tad, kad albums jau būs gatavs, tad es sākušu tīzot visādas demkas un visādas snippets un jā, atgriezīšos pie tā. Šobrīd nav bijusi tāda baiga vajadzība vai griba. Bet tu vispār nespēji laikā lietojas viņu vai? Nē, es scrolloju TikTok. Un man nepatīk, cik daudz laiks viņā aiziet. Tikai es cenšos viņā nebūt. Tad nākamais jautājums reiz par tēmu. Ja mēs tagad atvērtu tavu TikTok, es neprasīšu, lai tu viņu atver, bet ja mēs tagad atvērtu tavu telefonu un TikToku, ja mēs atvērtu tavu telefonā, kas pēc tā kā kāda video tur visticamāk izlektu pirmie? Jo tu zini to algoritmus, ko tu tur visu laiku skaties, to arī viņš to pārsvarā met, bet kas tas, kas visdrīzāk izlektu? Mums varbūt kaut kāda dzīvnieku video, kaut kādi kaķīši, sunīši, kaut ko rēcīgi, ka viņi dara. Tad man būtu kaut kādi viņu pamācošie video un kaut kādi par apziņu un par garīgo pasauli. Un arī pilns ar mīmiem, vienkārši rēcīgiem mīmiem, palielam. Tev Melstrojas arī visu laiku lec ārā? Tas ir tas Krievu streamers. Man viņš visu laiku lec ārā. Man krieviski, kā tev ar Krievu valodu vispār? Man ar Krievu valodu ļoti labi. Es vienu brīdi pat par tulku strādāju, es tulkoju Krievu, no Krievu valodas uz angļu valodu vidikus. Tad jau ļoti labi. Jā. Jā. Man Melstrojas lec ārā pēdējā no resni kaķi. Man met ārā kaut kādas trakos kaķis, kuri tā kā skrien un ienesās sienā vai tam līdzīgi. Jā. Bet periodiski man ir citreiz, kā aiziet kaut kāds arī šitāds, visādi tur pamācošie un visādi guru uzrodās un jā, tas ir periodiski. Visu laiku jau nevar pie viena turēties, vajag arī tos resnos kaķus. Tieši tā. Vai Androids ir boomera pazīme?
Nu, tad es esmu boomers. Man nepatīk iPhone. Man agrāk bija iPhones, bet tad es pārgāju uz Android. Man tagad pēdējo laikā ir bijuši tikai Android. Man patīk vairāk. Labi, iPhone'iem ir kamera labāka nekā Androidiem, bet pirmkārt baterijas dzīvība Androidam ir daudz ilgāk, un viņi kaut kā nokalpoja ilgāk nekā iPhone nokalpo. Tas man ir tas svarīgākais, manuprāt. Nu, man šobrīd arī ir iPhones. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka man ir Android salūza. Un es kāpēc paprasīju šo jautājumu? Man viens čalis jauns pozitīvs, kaut ko mēs tur piedūrāmies. Viņš stipri jaunāks par mani. Es jau kā ģaģa. viņš man piedūrās par kaut ko pa boomeriem piedūrāmies. Un es izvelku ārā savu telefonu. Viņš tāds, bļet, tev vēl Androids. Čista boomers. Nu jā, man nav bijušas problēmas. Es baigi nevienam neatklāju. Nu labi, tagad es atklāju savu preferenci. Nē, man jau tas pie dirs palielā. Galvenais, lai ir ko pastīties, cik pareizs pulkstens ir. Lai var Kaizeram pazvanīt, ka pie ārdurvīm es. Jā. Ko vairāk vajag no tā telefona? Čūskiņu uzspēlē. Galda spēles vai datorspēles? Gan. Jā. Kāda galda spēle, kāda datorspēle? Galda spēles... Man patīk Uno, man patīk kāršu spēles, visādas. Man patīk Karkazons, Monopols arī diezgan cool. Jā, un pie datorspēlēm es pēdējā laikā ritīgi daudz skapāju ar Rocket League. Tur, kur ar mašīnītēm tu spēlē futbolu vai hokeju. Jā, tas man pēdējā laikā ir tā iegājies. Mēs ar labāko draugu kapājam diezgan daudz. Cirks, zini tādu spēli? Jo, atceros, tā ir mana bērnība. Tā ir laikam bērnība. Jā, man arī tā ir bērnība, un tā ir trauma, ka tu vienkārši pa tam garajām trepēm nošļūts lejā. Jā, man bija tas vēl no padomju laikiem tāds tā kā plēvītē, tāds cirks, kurš bija salocīts un tāds vienkārši izklājamais. Man liekas, man arī tas rītīgi oldschoolīgais no vecākiem. Man liekas, visiem tāds bija. Latvijā varētu būt, jā. Agrāk, kad nekā cita nebija, bija tikai cirks un Riču raču vēl bija. Un kārtas vēl. Protams, kur bez kārtības. Šahs vēl. Jā, šahs arī, bet tas jau bija priekš pieaugušajiem, kā saka. Arī ne visiem. Es šahu visvairāk, kad sīgs biju spēlējis. Vienreiz vecstāvu uzvarēt. Varbūt viņš ļāva uzvarēt. Vai nē, vai viņam bija tas... Vienalga, ar ko spēlē, galvenais es vinnēšu par katru cenu. Nu, gan jau, ka vienkārši bija neuzmanīgs tajā brīdī. Es tā domāju. Jā. Šahu. Es arī agri iemācījos šahu spēlēt, bet es tā baigi neesmu spēlējis. Man kaut kā nepatīk tik daudz domāt. Skaistākā vieta Latvijā? Kārļi. Es starp citu biju pirms kādiem gadiem cauri braucu. Jā, Garāmatu ir tur tādas takas, meža takas, kur ir ainavu krauja, un tur caur takām var arī līdz Zvārtas iezim tikt. Un viss dabas rezorts, vai kā tas skaitās, tur visas tās dabas takas un klintis un ūdens, upe un viss vienkārši tik ļoti skaisti, un tur es esmu uzaudzis un visu bērnību pavadījis tur, un tā vieta man asociējas tikai ar siltām atmiņām. Tā kā jā. Tā kā visi braucam apskatīt kārļus. Jā, pull up uz kārļiem. Yes! Kāds ir tavs klasiskais piekdienas vakars? Man nav īsti noteikts. Man kā kurš piekdienas vakars. Visticamākais, ka kaut kur pa vidam ir kāsītis, bet ko es piekdienas vakarā daru, tas ir jau cits jautājums, jo katru reizi ir kaut kas cits. Tas varu būt studijā, es varu vienkārši mājās sēdēt, rakstīt. Ja es esmu Somijā, tad es varbūt piesēdīšos pie kompīša, kaut ko ierakstīšu, vai vienkārši spēlēšu video spēles. Ja es esmu Latvijā, tad tas visticamākais, ka es būšu kaut kur studijā.
Jā, es baigi pa, nezinu, bāriem. Es zinu, ka cilvēkiem patīk tur aiziet uz kādu bāru piekdienā vai uz kādu klubu. Man īpaši tas nepiesaist. Tu esi vairāk telpu cilvēks, nevis āras cilvēks. Nē, es esmu āras cilvēks. Man patīk iet ārā. Man patīk būt mežā. Jā, man patīk būt prom no cilvēkiem. Vairāk nekā cilvēkos. Nu, tas gan jau vasarā, pavasarī. Tagad jau, protams, ziemā. Nē, tagad tāpat sanāk kaut kur ārā būt. Nu, jā, man ziema patīk tikai tad, ja ir kupena sasniegusi normāli. Savādāk kā slapjās ziemas man tā. Un tagad jau saulīte spīd. Tagad var baudīt jau. Pēdējais, kas mums ir palicis, tas ir noslēdzošā daļa Kaizera beats. Un Amanito mauks uz vienu no maniem beatiem. Starp citu. Uz šī beata sākumā gribēja maukt Viesuls pirmajā sezonā. Un viņš, man liekas, pēdējā dienā vai pēdējās 2 dienās pateica, nē, es tomēr maukšu uz tā cita beata, uz tā, kuru viņš uzmauca, tas leģendārais beats, jā, tas leģendārais tracks. Tā kā, jā, tas ir viens, un otrs es varu pateikt, kur vēl šis beats ir skanējis. Viņš skanēja pagājušā gada štuka par Bazara finālā, man liekas. Okay. Kaut kas es neatceros, kas uz viņu rapoja. Bet jā, viņš tā kā ir dzirdējis iepriekš. Jā. Nebija gadījies. Viņš nav tāds tā kā bijis nekur, protams, dziesma nav, viņa neviens latviski ierakstīts, bet jā, kā es teicu, nedaudz man tajā pats bija 2 beati, man liekas, no 13. gada, un tie bija tie beati agrāk, kad, ja tu zini, kas ir Beatstārs, agrāk bija vēl pirms Beatstāriem vēl tur platformas, un tos beats es esmu līzojis no ārzemēm, daudz no tiem tie vecie ir tie, kuri man vēl palikuši saglabājušies ir un daudz man pazuduši un tā. Bet jā, tas ir stāsts par to beatu. Bet jā, mēs tūlīt atgriezīsimies. Kaizera beats! Kaizera beats uz beata Amanito aiziet! Iznīcinu beats, Kaizer, sorry, ka jau atkal tā. Negribi vai gribi sēne tā pat tavā pagalmā. Skaties, kā mēs daram tā, ka nevar palaist garām. Ja jūs gaidījāt, ka nokritīšu jūs ar sūnām apaugāt, no kurām izlīm, sadzīs savu tīzlību. Aplāju sarkano paklāju zelta mitī ar aliņu, kuru Kazimirs sastāja uz grītas. Ar kāju iespēru pa viņu, ejot taisīt bildīts. Pēc šitām rīmēm ceru, ka tu jūties sildīts vai vismaz prieka pildīts. Vairāk nekā nieka zilbīts mans stāvs. Džekiem sašterīja pilnīgi, kad noķer krutu vilnīt un vienalga, ja ir nulīts uz karts. Zigu zagu man es gilzīts un raķeti vajag milzīgu tā, lai mani aiznest uz Mars. Mauts tā, ka saulē paliek karsti, viņa vienmēr griežas ap mani no perspektīvas manas turos. Tālāk es no destruktīvas dabas, jo es zinu, ka tas sūds smirdēs, ja tu viņu pabaksti. Rindas smagas šodien jūtos tā kā kamas. Es nevaru būt parasts, kad es rīmēju par kabats. Un acis tomātā, bet redzu tā kā vanaks. Man pa kojās dežurante teica, ka man sanaks. Izskatos glīti, pat ja hatā mani bardaks. Netīras krūzes uz grīdas zelējamās tabaks. Manā klasē gāja Jancīts viens, bet nezinu, kāpēc es biju tas, kas darīja jancīgas lietas. Kaķītis ņaudēs un arī krancītis ries, tāpat kā Artūrs atkal spļaudīsies uz kārtējās dziesmas. Tas ir neizbēgam, pat ja gaismas ātrumā skries. Ja tu heito uz manis, tu tāpat stāvi uz vietas. Jo tālāk, jo labāk es daru, kas darāms, tu paliki vājāks. Jo to laikam vajag kalī kā banāns un nav ko zvanīt, ja bazaru nevar galīgi saprast. Un ja tavs tarifu plāns ir darīt čābīgas kakas. Tu meti naglas man uz baskāju takas, es tāpēc skrienu tu sūdu, pat ja man pastaigu paprasa. Laikam gulēt uz manis tev tā kā pagaidu darbs, bet tas nekas, jo tu sevi tikko atlaidi pats. Prasi kas? Džekiem sevi pazīt ir nasta, tikmēr es spogulī atradu to, ko baznīcā raksta. To pat akls var saredzēt, ka tev acīs ir maska. Jā, un kurlam pie tumbām tāpat tās patīk man stāvs, jo pat invalīdam ir vairāk validitātes. Es daru kvalitatīvi, nav laika darīt man brāks. Es uz beat tā kā Donaldam Ducks, tu domā, ka hakus es izmantoju maucot uz makas. Es rakstu kā traks, pēc tam demko atsūpa pastu. Manas mājas ir tāpat, nevajag pasūtīt taks, un tas ir fakts. Es tāpat skrr uz katru stern, necipīta, ko tu lēr uz manu pērn. Labāk iekustini gurn, rādu, kur ir derv. Dodies ārā, rādu maģiju, es tā kā burr. Es te par cūkāru runāju, kamēr fujeki žurkās bēg no kārpainām cūkām. Neesmu gangsters, jā, un neaugu hūdā, bet daži džeki paliek tur, jo nemāk mācīties no kļūdām. Es tikmēr eju uz urā, un šajā vārdu jūrā pats sev pūšu vēju uz burām. Dzējas, no kurām tev sakas dejas un tuvāk. Ja ir rīts, tā ka brīnās, ka uz kājām vēl turās. Kumārs, man ir poketā unārs, daži poģikos durās, jo nu kas kuram tuvāks. Nevaru tavu, jo man savs jādara hujāts, tāpēc pabeidz pantu, man tagad jādodas čurā.
Labs. Kaut kas salūza. Vadi krīt. Viss skaņa beidzās. Amanito norapoja un skaņa pazuda un aizgāja turāt. Jā, draugi, pie mums ciemos bija Amanito. Šī bija pirmā epizode 3. sezonā. Ja neesi redzējis visas iepriekšējās, aizēji, paskaties un gaidi nākamās sērijas. Bet Amanito neaizbeidz projām, man priekš tevis ir svešpak! Galvenais no krēsla nenokrist. Na bazu! Wow! Lūdzu, tas ceļa kājai uz Somiju. Paldies, Kaiser, paldies mammai, paldies visiem, kas skatās, un visiem, kas arī skatīsies, un visiem, kas ir arī skatījušies. Un šī sešpaka noteikti noderēs. Divatāru pilotu izdzers. Jā, un pēc tam pilotēs, kā nākas. Līdz tai Somijai, jā. Labi, paldies, vecīt, kā atnāc. Jā, paldies tev, vecīt. Bija prieks parunāt, un, kā saka, tiekamies nākamreiz. Čau! Gaidat jaunu mūzonu. Šis ir beats un vārds. Šis beats un vārds. Beats un vārds, jā, beats un vārds.